Šeit šajā gadījumā mēs esam veikuši abu divu kāju lāzera operāciju. Šajā gadījumā pacienta ir skolotāja, un mēs viņu operējām tātad vairāk nekā 3 mēnešus atpakaļ, tā kā mums bija atcerēties tāda akcija, kad mēs devām atlaides skolotājiem. Tas bija skolotāji kā reiz bērnu brīvlaika laikā, ja, tātad. Un šeit mums bija tas paraugs, vai teiksim šajā gadījumā, tas, lai piesaistītu un rādītu problēmas aktualitāti, tas bija kā reiz skolotāja Grišāna, kurai mēs arī izmeklējām, ko mēs toreiz konstatējām, to, ko skolotāja pati nebija pamanījusi. Ka labā kāja bija resnāka, labā kāja bija pilnasinīgāka, tātad zilāka. Un šobrīd ir tā situācija nedaudz vairāk 3 mēneši pēc operācijas, kurā gadījumā mēs izoperējām gan labo kāju, gan mēs arī izoperējām šeit kreiso kāju. Konstatējām to, ka ne tikai labā kāja izteikti slimāka, bet arī kreisā slima. Protams, ja mēs, teiksim, ārstējam pacientu, protams, labāk izārstēt, teiksim, tādā brīdī arī to kāju, kas arī ir slima, kas varbūt nav tik jūtama. Ko mēs tagad varam redzēt pēc vairāk nekā 3 mēnešiem? Abas divas kāju krāsas ir izlīdzinājušās. Ja? Tātad mēs redzam to, ka kājas izskatās līdzīgas. Ir tikai pēc operācijas tas, kas ir palicis, ja, ir dažas mazas tādas vēl punktiņu kājas. Tātad tās vietas, kurās vietās mēs veicām šīs punkcijas, tātad tie dūrieni, tātad no tiem ir palikuši vēl tādas mazas hiperpigmentētas, tāda punktiņa, kas izzudīs. Pirms gada jau es noteikti skatījos uz savām kājām un domāju, ka kaut kas jādara, bet kad tas viss notiks tik ātri, man noteikti tas neienāca prātā. Es noteikti ieteiktu, tiklīdz jūtu, ka ir kāda problēma, iet pie ārsta, jo par to veselāko kāju man nebija pat mazākās aizdomas, ka tur varētu kaut kas būt. Un to, ko mēs šeit konstatējām jau pacientei veicot šo kontroli janvārī, tātad aptuveni 20-25 dienas atpakaļ, ja, tātad mēs konstatējam to, ka, kā jau es minēju, šeit bija izteikti atzarojumi labā kājā. Šie zemādas bumbuļi ir tik tālu saplakuši, ka viņi praktiski nav redzami. Ja, tātad šeit ir šobrīd palikuši pavisam neliela, tātad šeit ir tā dūriena vietiņa, un te bija tādi lieli atzarojumi zemādas, kas izspiedās. Un tā ir tā taktika vai tā stratēģija, ko mēs šobrīd lietojam ārstēšanā, jo mums izdevās pierādīt, ka tikai ārstējot šo stumbra vēnu, šie atzarojumi samazinās vairāk nekā uz pusi, un 80% no pacientiem ir apmierināti ar rezultātu. Tātad šajā gadījumā mēs arī varam redzēt, ka šie atzarojumi palikuši ļoti neizteikti. Un faktiski cilvēks normāli, viņš nekad tādu atzarojumu dēļ arī negrieztos. Jo šobrīd, ko mēs esam ieguvuši pēc 3 mēnešiem, mēs esam ieguvuši to, ka kāja noteikti vairāk netūkst. Tad jūs noteikti varat just to, ka dienas beigās kājas ir salīdzinoši vieglākas nekā kādreiz bija. Un faktiski, teiksim, šādu vēnu dēļ parasti pacienti vairāk jau pie mums negriežas. Ar to rezultātu parasti arī cilvēks apmierinās, jo šīs vēnas šobrīd spēlē tikai kosmētisku. Pacientei šorīt tiks veikta skleroterapija. Sonogrāfijas kontrolē flebologs bojātajā vēnā ievada speciālu preparātu putu formā, kas aizpild un noslēdz šo vēnu. Šī ir ārstnieces procedūra. Šajā gadījumā mēs ārstējam tos palikošos atzarojumus, kas bija samazinājušies, un mēs iegūstam to, ka mēs šeit ar vienu tādu procedūru faktiski aizvietojam ļoti plašu ķirurģiju, kas bija pirms tam. Jo atcerieties, ja pirms tam bija daudz atzarojumu, kas bija apmēram no augšstilba vidējās trešdaļas līdz pat potītei, tad šajā gadījumā tas prasītu man ķirurģiski, es būtu darījis to vismaz kāds pusstundu 40 minūtes veikt operāciju. Pacientam, kas to saistās, ir tas, ka šis lielā ķirurģiskā iejaukšanās saistīta arī ar sarežģījumiem, kas var attīstīties. Un šajā gadījumā ir tīpaši, teiksim, tie dažādi audu traumatizācija ap vēnu. Ja, tātad, rētas, tātad būtu noteikti daudz lielākas rētas. Šeit mēs pie šādas tehnoloģijas, ko mēs panācām, ka mēs veicām operāciju caur pavisam nelieliem dūrieniem, ko es rādīju, kas sadzīja pilnīgi bez rētām. Un šobrīd to atzarojumu, kurš jau ir samazinājies, mēs izārstējam vienu procedūru tikai, kam ir ārkārtīgi minimāls risks atkal. Un pacients iegūst to pašu rezultātu nedaudz ilgākā laika posmā, bet ar daudz mazākiem riskiem savai veselībai.